Sveicināti otrā daļā. Kā jau pirmā daļā teicu, ka sāksim tagad līmeņot, daudz maz šito te izrakt, pamatni vēl iztīrīt ārā, lai varētu šīs apmalas iebetonēt. Tagad vienkārši jāsakārto viss perimetrs. Uzzinām, cik ir malas augstums. Malas augstums ir 20 centimetri. Tā aizējam šeit. Šeit būs pietiekami. Tā kā lāzerīt visi man nolikts ir. Es redzu. Te arī ir pietiekami. Un te es kaut kā neredzu. Pagriežam lāzeri. Jā, un te jārok nost. Šitā daļa būs jārok nost. Betons ir samaisīts. Struktūra. Nedrīkst būt šķidra. Lai tu varētu kaut ko izdarīt lietas labā. Un tā liekam līdz augstumiem. Tad, kad ir tas nolikts, daudz maz, tur varam likt apmali. Tā, vienai apmalē zinu, ka bija maz brāķīts stūrīts. To es varbūt varu ielikt. Jā, ielikšu tur, kur neviens īsti neredzēs. Tā, viens ir pielikts, varam turpināt tālāk. Atraku vaļā pamatus. Un reku likšu virsū simtnieci vēl klāt. Būs pamatos šī vietā, kur te ir pliks. 120 mm ekstrudētais puķiks.
Tagad veidošu izlīdzināšu. Viņš nav sablietēts, protams, nekas nav izdarīts. Tajā pusē nolikt dēli daudz maz. Un šitādu garo dēli vilkšu visu ārā. Šādā veidā. Lai daudz maz vienāds. Un tad pēc tam ar ūdens skalošanu salaistīšu un izvibrināšu viņu. Nu kā kājām zābakiem. Un viņam jānosēžās pirmkārt. Man vajag 5 centimetri. Lai nosēžās. Nu labi, ja 4 arī nav slikti. Viņš pēc tam pats viss novilksies. Un tad jābūt daudz maz viss normāli. Redzēsim. Pirmo reizi es to daru, bet es ceru, ka vajadzētu sanākt. Pēc pieredzes kā grīdu, ka visu to skalošanu blietēju un viss pārējais. Būvu uzraudzi aiziet pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Ja kaut kas nebūs kārtībā, tad piedirsīs man to laukumu. Tāda ir situācija. Tā reāli dzīve arī notiek. Ja nav labi, tad tev būvu uzraudzi vienkārši piedirš visu. Kaut ko skatās, kaut kas nav. Kasa. Laikam tīri labi visi. Jā, pārbaudu visu, vai viss ir normāli, atbilst visiem normatīviem. Laikam viss ir kārtībā. Tā kā varam turpināt. Šādi es blietēju zemi. Reku tev ir izdarīts. Te jau viņš ir smuks strukturizēts. Kārtīgi. Tagad tek ūdentiņš. Viņš izveido šitādu masu. Viņš smuki viss sablietējās. Es saku, ieskalots, viss ir saskalots. Ar šo mēs pielīdzinām. Viss ir nolīdzināts, kā saka, noblietēts ar ūdeni. Tagad es izlīdzināju. Reku var redzēt, kā smuk kritums. Kritums viss prom no mājas uz šito pusi. Tā kā man vajadzēja. Diezgan labi sanāca. Ceru, ka ar augstumiem daudz maz arī ir ievērots. Jā, viss ir. Viss ir skaisti. Un pēc tam varēs likt ģeotekstilu. Protams, ka nokaltīs biškolas tā izbraukāšu, lai ir vēl līdzenāks. Te ģeotekstils virsū un varēs kramēt ķieģelīšus. Ģeotekstilu lieku tikai tam dēļ, lai man nebūtu jāliek smalkās ķembas. Tas ir laikam, cik es saprotu, lai skudras smilts nenes iekšā. Nu, kā saka, pa tām spraugām augšā un tad vienkārši ir murks tām melnajām skudriņām. Te viņas man ir daudz, viņas man netrūks, tā kā man jādara ir, jāliek ir ģeotekstils un tā tālāk. Daudz maz terasīt ir apžuvusi. Te ir tā kā klons izveidojies. Jāliek virsū ir ģeotekstils. Un šāds te nopirkts baltais.
Viņš tur 7 eiri, 10 metri maksā 7,50 kaut kas tam līdzīgs. Smuks tāds. Jāliek virsū. Tas ir nogriezts. Liekam pagaidām, lai vējš neizpūš. Protams, jāuztais viens ķieģelīts ir pusķieģels. Tur mums vajadzēs leņķis, marķieris man tur stāv, fleksis, brilles man arī tur stāv. Labi, jāiet pakaļ. Šādi darbi padarīti. Protams, vēl visādi sīkumi. Šito vietu būs jāizvelk augšā. Trotuārs jāapturpina tālāk. Trotuārs iet tur tā līdz, kur tie ķieģeļi stāv, līdz turienē jāizvelk. Un, protams, te vēl visādi sīkumi darbi. Te visiem jāveido, tā kā te jau ir iesācis. Šitā mala vēl jāsavelk, kā saka. Bišķītiņi kaut kādu centimetrus jāfleksē nost, un tad viņi jāsaliek tā. Nu, tā man ir sanācis. Nu, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidam nākamos video. Ātā!